visus motobraucējus, visus skatītājus, kam patīk skatīties uz motocikliem un kā viņi brauc. Ir laipni aicināti uz 333 trasi 1. maijā uz Durka Racing sacensībām, sezonas atklāšana. Visiem, kuriem sirdī ir braukšana ar motociklu un visiem, kam motocikls ir sapnis, es pilnīgi droši varu teikt, lai brauc šurp, lai brauc uz vai 333 trasi vai kādu citu trasi, lai nebaidās braukt uz Durka Racing treniņiem, jo te katrs ir laipni aicināts. Kā sākās viss pasākums ar močiem? Pirms 3 gadiem atbraucu uz trasi paskatīties, jo gribēju iemācīties labāk braukt. Neviena meitene nebrauc, bet domāju, kāpēc gan ne? Un tā arī sāk braukt treniņos un tā arī sacensībās. Un Durkas sacensībās var braukt ar pilnīgi parastu ielas motociklu. Šim motociklam nav pilnīgi nekas sporta. Viņš ir, kā teikt, kāds no veikala, tāds ir. Lai braukt pa trasi, protams, neko briesmīgi ķūnēt nevajag. Vēlams ir, ja nav naudas arī nopirkt sporta plastmasas, viss var atstāt. Noņemt spoguļus, aizlīmēt lampu, noņemt pagrieziena rādītājus. Vēlams, protams, arī, lai neapskādētu viņas plastmasas, uzlikt šādus te plastmasas atbojņikus. Pie pirmā sitiena visu smagumu uzņem tieši tās plastmasas. Tā kā neapskādē visas krāsas, muko un tādā garā. Vēl nosacījumi, lai nekur nekāda eļļa netecētu uz trases. To arī var vienkārši novērst. Ja, piemēram, no dakšas tek eļļa, paņem ar savilcēju, uzliek paraloniņu apkārt un eļļa vairs netek. Viņi visi sasūcās paralonē iekšā. Bremzēm cik jābūt, lai var sabremzēties, bet to mēs pie pirms gonkām pārbaudam tiešām močiem. Tā kā ar galīgiem hlamiem nekādīgi nevarēs. Skrūvis vismaz jāsaskrūvē, lai nebirst ārā pa trasi un tādā garā. Apskata nav vajadzīga. Arī man nav apskatas, bet slēgtām teritorijām es varu braukt ne numuru, man nav nekā. Es atvedu ar busu moci, izkrāmēju, nobraucu, aizvedu apakaļ un braucu mājā mierīga mašīna. Ar Javu mūsu gonkās īsti es neatceros, bet ar veco Minsku, kas ir šosejas kādreiz bijusi, vecās šosejas Minska, gan brauc. No Bolderājas viens čelis brauc, nekā viņam īsti neiet, bet tagad es domāju, ka būs tā mazā klasīta līdz 400 kubiem, kad arī tādi saradīsies diezgan daudz, jo daudziem vēl šķūnīšos stāv, tā tehnika vienkārši nav kur izmantot. Bet tagad viņi varēs cīnīties savā klasē un gan jau redzēsim, būs jautri. 1. maijā, kā jau katru gadu, 5. reizi, jau notiek tātad Durka Racing sacīkšu atklāšana. Mums ir 7 posmi šogad, pa visu Latviju, gan 2 šeit, 2 Biķerniekos, Rēzeknē, Liepājā un Kandavā. Tātad ieskaitē būs 5 posmi no 7, tā kā kas grib braukt. Un nevar tomēr uz visiem uzspēt, tātad ieskaitē 5 posmi šogad no 7 labākiem. Rīgas rajons, Ropažu pagasts, netālu no Tallinas šosejas, kilometrs apmēram no Tallinas šosejas, www.333 LV. Kas mums ir paredzēts? Gandrīz visas šosejas klases, tātad supermoto, pocketbike maziņie, skūteriem, jau laikam būs 3 klases šogad. Tātad ielas, ķūnētie un 50nieki un tātad pārti 50. Tālāk čūpergonkas mums būs 3 šogad, 3 posmi. Baiki, protams, gan 125 klasīta, tas ir līdz 400 klase un pārējie. Saliksim kopā gan 600-niekus, gan litrus, nebūs tā kā pagājuši gadu, kad dalījām. Iespējams būs koncerts. Jaunās grupas būs uzaicinātas, nekādi mega grandi nebūs, bet iespējams būs, jā. Vienalga, braukt vajag. Braukt un vēl vienreiz braukt. Vienalga vai šeit vai kādā citā slēgtā teritorijā nevajag līst uzreiz uz ielas, nopērkot moci un noliekot tiesības. Iemācās zīmes droši vien un varbūt kā uzvesties krustojumos, ko laist pa priekšu, kuram ir priekšroka, kuram ne, bet braukt ar moci iemācās tikai trasē.